Cilvēks paliek cilvēks. Palīdzam Ukraiņu bēgļiem Latvijā. Projektu īsteno biedrība Patvērums drošā māja, finansē ASV valsts departaments. Patvērumā drošā māja Ziemassvētku ieskaņā aicinājām ukraiņu bērnus un viņu māmiņas sanākt kopā, priecāties par tuvojošamies svētkiem un saņemt pirmās dāvanas. Svētku vakaru ar uzrunu un labavēlējumiem atklāja Gunta. Меня зовут Гунта, я руководитель организации «Убежище Надежный дом». И я очень рада, что сегодня мы можем побыть в такой красивой обстановке, с хорошими людьми, с подарками. Да, все уже ждут. Но я думаю, что Рождество вообще для меня персонально Рождество самые милые, что я жду, всегда жду. Я уже такая старая, но все равно жду подарки, жду сюрприза, жду побыть вместе со своими любимыми. И я вам желаю тоже счастья, наверное, любви, чтобы солнышко было много-много в следующем году, чтобы не было беды у нас. И я вам желаю хорошего и мирного Рождества. Спасибо вам, что вы пришли. Šis būs Ziemassvētku pasākums Ukraiņu bērniem projektā Cilvēks paliek cilvēks. Bet dāvaniņas gādā vislielākā dāvana. Tā ir tāda organizācija, kur bērni kurpju kastēs saliek dažādas dāvaniņas un tad izsūta pa pasauli visiem bērniem. Tas ir kā evanģelizācijas kaste, kur ir par Dievu jāpastāstā un par to, cik tiešām Dievs ir glābjošs un mīlošs, un katra dāvana ir domāta vienu reizi vienam bērnam. Un šoreiz tas ir drošā mājā, tāpat kā arī pagājušajā gadā bija, un es labprāt piedalos, jo Ukraiņu bērniem patiešām ir vajadzīga palīdzība. Ukraiņu mammas vaicājušas, ja ir Dievs, tad kāpēc vispār tas tā notiek? Un tas ir visgrūtākais jautājums, uz ko ir atbildēt, bet bērni ir bērni jebkuros laikos. Un patiešām es esmu satikusi tikai priecīgs Ukraiņu bērns, lai arī viņi ir mukuši no šausmām. Un ko viņam novēlētu? Es nezinu, man ir viena mamma ar bērnu, kas ir aizbraukusi atpakaļ. Un ka viņa teica, ka nekur nav tik labi kā mājās. Es to nespēju saprast, bet tāpēc es arī novēlu, lai viss notiek tā, kā ir ieplānojis Dievs. Un, ja viņiem ir jāatgriežas, bet lai patiešām nebūtu jāpiedzīvo šausmas, lai būtu prieks, miers, veselība, mīlestība, mamma un tētis blakus. Un lai bērniem būtu interesanti, nebūtu tikai vienkārši dāvanu pasniegšana, bet tiešām, lai viņiem būtu arī prieks un mēs mazu ludziņu par to, kā Dievs ir mīlošs un arī domā par viņiem. Par uzvedumu vairāk pastāstīs tā dalībnieces, 3 māsas Eglītes. Mani sauc Zita, un es esmu pirmā Egle. Mani sauc Eva, un es esmu otrā Egle. Mani sauc Ilze, un es šajā uzvedumā būšu 3. Egle. Un mans dzīves sapnis ir augt kalna galā un izbaudīt sauli, vēju, putnu dziesmas, visu, kas tur notiek šajā biotopā. Un, jā, bet beigās iznāk, ka drusku citādāks mans tas dzīves ceļš ir, bet pat daudz interesantāks un piepildījušāks, nekā es pat varēju iedomāties. Un kā jums? Otrā Eglīte ļoti vēlējās būt par ļoti lielu, skaistu, lepnu, greznu kuģi. Bet beigās viņa kļuva par laiviņu. Bet patiesībā, kā atklājās, tām mazām lietām dzīvē arī ir liela nozīme, un ka tā mazā laiviņa tai dzīvē savā koka mūžā paveic daudz svarīgāku darbu nekā tas lielais kuģis. Un tāpēc beigās es domāju, ka otrā Eglīte saprata, kāpēc viņa kļuva par laiviņu, nevis kuģi. Un man pirmajai Eglītei ļoti gribējās būt par kaut ko īpašu, kaut ko dārgu, sapņoja par zeltu, spīdošām lietiņām, bet beigās turēja mazu bērniņu rokās, kas ir pats dārgākais un svarīgākais šai pasaulē.
Jā, tā kā mums visām trim šajos Ziemassvētkos ļoti labi gāja, un mēs iemantojām tādus dārgumus, par kuriem mēs pat nebijām sapņojuši, ko mēs nevarējām iedomāties. Jā, un mēs nevaram aizmirst, ka bērni ir šīs pasaules labākā daļa. Pasākuma gaidītākā daļa – dāvanu saņemšana. Katrā kastē ir daudz noderīgu un interesantu lietiņu. Paldies dāvanu sūtītājiem, laipnajiem Ziemassvētku vecīšiem Vācijā. Какое у тебя самое заветное желание на Рождество? Что бы ты хотела? Ну, чтобы было все хорошо. Все хорошо. Да. И как вы обычно в семье празднуете Рождество? Ну, мы празднуем, где-то гуляем, например. Где-то не дома празднуете, а выходите из дома, гуляете по праздник смотрите, да? Твое самое заветное желание на Рождество? Я думаю, провести время вместе. Как? Провести время вместе. Со семьей? Да. Ну, там поиграть в разные настольные игры. А ты хочешь какой-то подарок, ну такой? Ну да. Что бы ты хотела? Клавиатуру. Клавиатуру? Да, новую для компьютера, да? Да. Ага. И как вы обычно в семье встречаете Рождество? Ну, обычно мы утром просыпаемся и смотрим, что подарки какие. Рождество мы обычно отмечаем всей семьей, и благо, что вся моя семья здесь, мы все выехали, и поэтому рождественский ужин, традиционные какие-то блюда, которые любит моя семья, мы празднуем. В канун мне очень нравится Святой вечер, мы отмечаем всегда это на украинском это вечеря, да, это как какое-то определенное количество блюд, 12 блюд. Но мы стараемся это здесь воплотить в реальность. И я очень рада, что довольна, что моя семья здесь рядом со мной. Cilvēks paliek cilvēks. Palīdzam Ukraiņu bēgļiem Latvijā. Projektu īsteno biedrība Patvērums drošā māja, finansē ASV valsts departaments.